Dienā, kad visā Latvijā notika lielā talka, daži Jūrmalas iedzīvotāji nolēmuši sakopt teritoriju Dzinteros pie Lielupes. Aizaugusīs zeme sākotnēji tika apstrādāta ar traktoru, un, kad noņemts pērnās zāles slānis, uz lauka atrasts cilvēka skelets. Mirstīgās atliekas nodotas policijas ekspertu rokās. Plašāk par citiem aizvadīto brīvdienu aktuālākajiem notikumiem mūsu kopsavilkumā. Aizvadītajā diennaktī policijas darbinieki reģistrējuši 673 likuma pārkāpumus. Uz valsts ceļiem notikuši 36 satiksmes negadījumi, tajos cietuši 2 cilvēki. Reibumā pie stūres pieķerti 13 autovadītāji. Valstī izdarītas 56 zādzības un 2 laupīšanas. Nedēļas nogalē Degolas pagastā aizturēts autovadītājs, kurš vadīja automašīnu būdams alkohola reibumā, bet pēcāk deva policistiem 80 eiro lielu kukuli, lai netiktu sastādīts protokols. Vīrietis aizturēts un paralēli administratīvajai lietvedībai uzsākts krimināla process. Rīgas pašvaldības policisti kādam Francijas pilsonim par dabisko vajadzību nokārtošanu pie Brīvības pieminekļa piemērojusi 200 eiro lielu naudas sodu. Kūku pagastā kādai kūtī gaišā dienas laikā aizdedzies jumts un blakus ēkai esošā kūtsmēslu kaudze 100 kvadrātmetru platībā. Uguns nelaimes dēļ bija nepieciešams evakuēt 30 govis. Nedēļas nogalē kādā viesnīcā Liepājā 2. stāva numuriņā konstatēts piedomojums. Iespējams, īsavienojuma dēļ bija aizdegusies galda lampa un galds. No viesnīcas drošības pēc evakuēti 35 cilvēki. Sestdiena pusnakti Mārupes novadā aizdedzies kāds angārs 1200 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5:00 no rīta. Rīgā Kalnciemielā sestdienas naktī liesmas nopostījušas 2 stāvu neapsaimniekotu ēku. Ugunsgrēks bija izplatījies 500 kvadrātmetru platībā. Liesmas lokalizētas ap 7:00 no rīta. Rīgā Gaļezerā sestdien atrasta noslīkusi sieviete. Uz notikuma vietu izsaukti glābēji, kuri izcēluši 50 gadus vecās kundzes mirstīgās atliekas no ūdens. Pie Rīgā odzi iekodusi 55 gadus vecam vīrietim, kurš pēc tam ar izteiktām saindēšanās pazīmēm un ļoti stiprām sāpēm sakostajā rokā nogādāts slimnīcā. Palieciet kopā ar mums!